kādi bija jums noteikumi ģimenē? Ņemot vērā, kā man dzīve bija pēc tam, un cik daudz es esmu bijusi pie latviešiem, un arī strādājis ar latviešu lietām, saprotams, man būtu bijis noderīgi, ja es būtu iemācījusies latviešu gramatiku, daudz labāk nekā es māku. Arī es Minsterī kaut ko iemācījos, bet tas bija man tikai vēl. Bet tomēr, ja tu izvēlējies Minsteri, tas nozīmē, ka tevī sēdēja, gruzdēja tas latviskais. Es gribu braukt uz kibuts. Ok, labi. Un mans vecāks droši vien, nē, to nu gan nē. Un tad viņš piedāvājas izmaksāt to Minsteru. Un tad es tā kā, kibuts, Minsteri. Jā, nu labi, abi tā kā tā dēka, tā kā labi, ok, labi, tad opaps būs priecīgs. Labi, es aizbraukšu uz Minsteru. Mums tur arī bija ģimenes draugi, kas bija vicedirektors tur. Es zināju, ka man arī bija viena ģimene, kur es pazinu tur. Tā kā, jā, tā kā, nē, es nezinu, bet saprotams, es vismaz varēju iedomāties braukt uz Minsteru. Tā jā bija, vai ne? Tā kā nebija jau tā kā. Jā, un tas bija, man bija ļoti, ļoti jauki. Kāpēc tev patika Minsterē? Nē, nu viss tā draudzība. Tie cilvēki, ar kuriem es satikos, un tā internāta dzīve, bet man vienmēr patika nometnes, un tā kā man patika kaut arī tas, ka dzīvo kopā un dara lietas kopā, un tas mācības, es jau viņas arī neņemu tik nopietni, jo es zināju, ka man jau bija mans gimnāzijas liedīs atzīmes, ka nebija tik svarīgi. Tā kā tas jau bija, tā bija tā sociālā dzīve, un aiziet uz krodziņu. Es faktiski nekad nebiju pirms tam. Mums bija tāda ģimnāzijas klasē, kur mēs neko daudz nedzērām vai kaut kas tāds. Mēs arī drūsmējāmies, un mums bija ļoti jauki kopā. Jā, bet tas bija vienkārši ļoti jauki. Man bija ļoti daudz smējos un daudz lustīgas lietas no vispār. Arī tieši tas, kad es visu laiku runāju latviski, jau nozīmē, ka es uzlaboju. Man kaut ko jau aizmuguri bija, man jau nebija nekāds problēmas saprast. Bet ar runāšanu bija grūtāk no sākuma, un gramatika man vēl viena grūta. Un kas notika pēc Minsteres ar tevi? Tad es tiku ieraut latviešu dzīvē. Es nezinu, varbūt tas arī sakarā to, ka es dabūju latviešu draugu jau. Ļoti daudz, ko nozīmē tajā vecumā draugu, un tavā gadījumā tas tā bija, vai ne?